Sveicināti! Mani sauc Kristaps Balodis, un jūs skatāties Absurdopēdiju. Vieta, kur mēs runājam par politiku, slavenībām, influenceriem un citām lietām, kur loģikai un veselēm saprātam vienkārši nav vietas. Šodien vēlamies parunāt par Martu Kotello un viņas traģisko cīņu ar konceptu, kā pareizi organizēt satiksmi un empātija. Vai riteņbraucējiem tāda vispār ir? Ja konkrēti, mēs runājam par viņas vēlmi parunāt ar cilvēkiem internetā. Bet kā lai to izdara, ja viņi uz tevis nedusmojās? Tāpēc, stipri nedomādama, vai tikai vispār domāts mums nav nekādu pierādījumu, Marta Kotello izveidoja barikāžu piemiņas vietu uz Vārnu ielas un mazo Hormuza šaurumu uz Senču ielas. Sāksim Grīziņkalnu un viņas moderno filmu. Tik modernu, tik advancētu, ka ugunsdzēsēji pat nespēja aptvert ideju, ka viņam nav jābūt spējīgiem piekļūt pie tiem, kuri nokļuvuši nelaimē, jo Kotello vērīga acis preventos nelaimi pirms tā vispār ir notikusi. Šīs izmaiņas Grīziņkalnā bija absolūti pamatotas, jo satiksmes plūsma tur bija augsta, nekontrolēta un bīstama vietējiem iedzīvotājiem. Kustība bijusi lielāka un vakaros, tā, kad cilvēki atbrauc no darbiem, bet pa dienu principā ir ļoti mierīgi. Protams, tādi cilvēki, kuriem nepatīk izmaiņas, teiks visu, ko var, lai nepieļautu progresu. Bet neuztraucieties. Šīs iniciatīvas pārstāvjiem bija ievākti aktuālākie dati un pierādīts ar zinātnisko precizitāti, ka šīm pārmaiņām bija jānotiek. Vai ir kaut kādi dati par tām mašīnu skaitu, kas brauc Vārnēl? Tas ir novērojums, bet veizā jau ir izmaiņas. Tas ir novērojumi. Vietējie novērotāji saka, ka viņiem nav nekāda tranzīta. Viņi nesūdzējās par tranzītu. Mums nav faktu. Te mēs liekam pretī, vai ne, vārds pret vārdu. Tu prasi, vai ir kaut kādi absolūti skaitļi. Lai nosaukt jau par sūkli, jābūt, nezinu, 100 mašīnas stundā. Jā. Bet tev nav nekādu ciparu par cik mašīnas. Līdz ar to nevar pateikt, ka viņi ir sūklis. Bet kam vispār vajag stingrus pierādījumus? Un kas vispār ir cipari? 100, 200, 300? Es varu jums sazīmēt jebkādu numuru, jebkurā brīdī. Un ko tas nozīmēs? Absolūti neko. Un vispār mēs visi labi zinām, ka vajag paļauties vairāk uz izjūtām, nevis uz cipariem. Piemēram, komunālais rēķins. Vai man tiešām ir jāmaksā summu, kura man parādīta rēķinā, vai es labāk parunāju ar saviem kristāliem un klausos, ko viņi man šodien teiks. Esot demokrātiskā valstī, cilvēkiem ir tiesības balsot pret šādām izmaiņām. Iniciatīvas autors, jeb biedrību, Grīziņkalna apkaimes biedrība, kuru pēc dažādiem datiem pārstāv ap 120 aktīvo biedru, veicot tik izcilas pārdomātas izmaiņas, biedrība nesagaidīja nekādu pretestību. Un īstenībā šis ļoti labi pierādās pretiniciatīvā, kuru vietējie iedzīvotāji iesniedza Manā balss LV, kurus atbalstīja tikai 3064 cilvēki, kas ir tikai 25 reizes vairāk. Hakeri, boti un cilvēki, kas vienkārši nedzīvo Grīziņkalnā. Tādi visdrīzāk arī bija tie Manas balss aktīvisti, kas nobalsoja par šo iniciatīvu. Protams, fakts ir fakts, un tā kā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, šī pretiniciatīva tika iesniegta Rīgas domē izskatīšanai. Saņemot iesniegumu no Grīziņkalna neapmierinātiem iedzīvotājiem, to tālāk nodeva uz ārtelpas un mobilitātes departamentu izskatīšanai. Atgādināšu, ka cilvēki sūdzas par iniciatīvu, kuru pēc viņu viedokļa nelikumīgi un nepamatoti iesniedza biedrība Grīziņkalna apkaimes biedrība, kuru nesaprotamiem iemeslu dēļ bez īpašiem iebildumiem izpildīja Rīgas dome. Zinot, cik progresīvi, godīgi un demokrātiski, mums nebija ne mazāko šaubu, ka šī izvērtēšana būs neapgāžama un pamatota. Lai saprastu, cik godīgi ir šī izvērtēšana, iepazīsimies ar ārtelpas un mobilitātes departamentu. Ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja ir Marta Kotello, un, kā redzams viņas CVK datos, viņa ir pabeigusi Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūra un pilsētbūvniecība. Viņas darba vieta ir Siameru arhitekti kā arhitekte un biedrības Grīziņkalna apkaimes biedrība, kas noteikti nav tāpat, kas iesniedz iniciatīvu, valdes locekle. Es pilnīgi ticu, ka niecīgs fakts, ka cilvēku iesniegums pret iniciatīvu, kuru oriģināli iesniedza un izpildīja komitejas vadītāju, kuru vada šo komiteju, kas tagad arī izskata šo sūdzību, netraucies godīgam un taisnīgam lēmumam.
Pāriesim uz Senču ielu. Tur gan nav nekādu iemeslu un pretrunu apstrīdēt Kotello veiktās izmaiņas. Jo kāpēc, lai cilvēki būtu sašutuši par to, ka viena no Rīgas galvenajiem magistrāliem tiktu pēkšņi pārveidot par mazo Hormuzu? Jo cilvēki nav jau tā, ka viņiem par to brauc uz darbu, uz medicīnas iestādēm vai uz skolām. Šī gāja pāri bija traģiskā stāvoklī. Apkārtējās mājas, skolas, izklaides vietas un masīvie cilvēku pūļi vienkārši nezināja, kā lai tiek pāri ielai. Par šo faktu, cik liela ir cilvēku plūsma šajā vietā, jūs varat pārliecināties video materiālos, kuru publicēja gan Viktors Valainis, gan TV raidījums Zebra, gan pati Marta Kotello, ko viņi publicēja savos sociālajos tīklos. Bet cilvēkiem jau patīk čīkstēt. Runājot par čīkstēšanu, mēs esam novērojuši, ka šie cilvēki nespēja novērtēt to, cik akurāti un skaisti šīs izmaiņas izdēļo Rīgas ainavu. To, piemēram, spēja novērtēt Timrots no Zebras. Tas, kas to ir zīmējis, man liekas, skolā nav gājis, tā baigi gracijos tās līnijas jau nav sanākušas, mietiņu lērums, kā jau klasiski, liekam, brālēns tirgo mietiņus. Labi, katram ir sava gaume, bet tas, par ko mēs nevaram sūdzēties, ir tas, cik akurāti un precīzi šīs izmaiņas tika ieviestas. Jo dienas beigās ne jau ceļu izmaiņas ir vainīgas, bet cilvēki, kuri nespēj sekot ļoti skaidrām un pamanāmām zīmēm, kā piemēram šeit. Kaut kur viņas ir. Mēs viņas nevarējām atrast, bet visdrīzāk mēs vienkārši labi neskatījāmies. Šodien tas ir viss. Vai Kotello kādreiz atradīs mīlestību pret citiem satiksmes dalībniekiem? To mēs nekad neuzzināsim. Bet tas, ko mēs zinām, Marta Kotello kopā ar biedrību Grīziņkalna apkaimes biedrību kā valdes locekli, kopā ar ārtelpas un mobilitātes departamentu kā priekšsēdētāja izraks ūdens kanālu visas Pērnavas ielas garumā. Šis ļautu cilvēkiem ar riteni justies tuvāk saviem riteņbraukšanas biedriem no Amsterdamas. Mans sauc Kristofs Balodis, un jūs skatījāties Absurdapēdiju.